Kopš 2000. gadu sākuma ieguldījumu fondos naudu investējis politologs Filips Rajevskis. Viņš ieguldījis gan augsta riska, gan zema riska fondos, gan ārvalstīs, gan Latvijā. Jebkuram uzņēmējam būtu labi šādā veidā pamēģināt ar naudu rīkoties, jo tas paplašina redzesloku arī kā uzņēmējiem. Tas tev ļauj paskatīties arī uz savu biznesu un uz savu, jo viens no investīciju objektiem ir neizbēgami tavs paša bizness. Un tad, kad tu vērtē citus riskus, tu daudz precīzāk sāc spēt izvērtēt savus riskus. Diversifikācija, protams, ir ļoti svarīgs faktors. Otrs ir, protams, ir svarīgi nesvaidīties. Un trešais ir svarīgi, ja jūs pārāk daudz draugi jums iesaka vienu to pašu, nekad to nedariet. Tad, kad taksometra šoferis saka, ka jāpērk zelts, tad viņš jāpārdod. Koncentrējieties un domājiet par to, lai nezaudētu to, kas jums ir. Jo, ja jūs saglabājat to, kas jums ir, jums vismaz ir kaut kas, ar ko turpināt. Ja viss brūk, tad viss brūk. Tad arī ar zelta monētām maizi nenopirksim, jo tās maizes nav. Bet tā pa lielām, tomēr ir tas skatījums, vismaz šobrīd var pateikt, ka tas, kas ir viens no maniem objektīviem mērķiem, ir cīnīties pret inflāciju, lai nenoinflē. Un tas, es domāju, varētu būt liels sasniegums ilgtermiņā saglabāt kapitāla vērtību pret inflāciju un to vilni, kas ir gaidāms pasaulē.